Viens no veidiem, kā mēs varam novērot to, cik pagrimus un zemu kritus ir mūsu sabiedrība, ir skatoties uz to, kādu valodu mēs lietojam. Es esmu novērojis kādas jauniešu organizācijas, kas komunicē, lieto dažādus attēlus un intervē pat mazus bērnus, lietojot pavadinošu, netiklu valodu un pamudinot uz neķītrām domām. Tāpat daudz populārās mūzikas nu jau ir piepildīta ar rupjībām, neķītrībām, zaimiem, cietsirdību un tam līdzīgi. Bērni koncertos dzied daudz tādas lietas, kādas mēs nekad negribētu, lai viņi reāli dzīvē dara, un to ir skumji redzēt un skumji to ir novērot. Tāpat viena no lietām, ko mēs redzam, ir, ka ļoti daudz influenceri, pateicoties tam, ka viņi ir rupji, ka viņi ir zaimo, ka viņi ir nepieklājīgi un necienīgi, viņi iegūst lielu uzmanību un viņi ir kļuvuši ļoti populāri. Un tas tikai parāda to, ka cilvēkiem patīk klausīties, saskarties un redzēt, ka kāds runā tās lietas, runā tā, kā viņi jūt savā sirdī. Varbūt viņiem nav iespējams, vai viņi negrib to paši pateikt, bet viņiem ir prieks redzēt, ka kāds cits tā saka, jo viņu pašu sirdis ir nocietinātas un ir grēcīgas. Un lūk, vēl viena no lietām, un uz to es gribēju uzlikt lielāku uzsvaru, ir, ka mēs sabiedrībā aizvien vairāk redzam cilvēkus, kuri nespēja komunicēt, nespēja paust savu viedokli, savas emocijas, riebumu, jautājumus kaut kādus, šoku, nu visādākās emocijas, nezaimojot Dievu. Es esmu dzirdējis par kādu, lai kāds tur nogrābstās, kunga Jēzus vārds tiek zaimots, paust nicinājums ar to, mīkstinājuma formātas tiek lietots un tam līdzīgi. Un tas paliek aizvien populārāk. Un tas viss mums liecina par to, kāda bezdievība ir pieaugoša, kāda bezlikumība, kā morāls standarts krīt sabiedrībā. Mēs to redzam uz ielās, mēs to lielās koncertos, pārgājienos. Tas pasaulīgums aizvien pārņem mūsu sabiedrību, jauniešu cilvēkus, pieaugušos, arī siemgalvus. Un mums ir jābūt lietas kursā, ka tas tā notiek, un Bībele mūs brīdina par to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki kļūs aizvien grēcīgāki un aizvien sautīgāki un aizvien ļaunāki. Lai gan paši uzskatīs, ka viņi ir labi cilvēki. Bet es gribēju padomāt un parunāt tieši par to, kā tad šis te pagrimums ietekmē kristieši. Jo arī kristieši un daudz kristīgās draudzes ir atkrituši, ir atkāpušās no standartiem, ir atkāpušās no svētuma standartiem. Un viens no rādītājiem ir, nu varbūt jā, draudzēs īsti nelieto šos vārdus, nezaimo Dievu, lai gan daudzi kristieši arī mierīgi lieto šo te ak Dievs izsaucienus visdažādākajos nepiemērotākajos laikos, kas ir nelietīgi Dieva vārdu valkāšana, nesāšana. Bet kā ir ar šiem kristiešiem, kas arī skatās šo laicīgo saturu, kaut kādus influencerus, citus kaut kādus populārus cilvēkus, filmas, un tur ir neķītrība, tur ir flirtēšana, tur ir kaut kādas netiklas ainas un vārdi un valoda un rupeklības un zaimi un tam līdzīgi. Un kristieši pievēr acis. Un kristiešiem pat patīk, es domāju, ka ir daudzi kristieši, kuriem pat patīk to dzirdēt. Viņiem patīk šīs lietas, viņi iekšēji smaida, bet lai gan āršķirīgi varbūt viņi paši, teiksim, varētu pateikt, ka skatās un priecājās, bet ja būtu kāds blakus, tad viņi tā kā savietos, fuj, nevajag tā teikt. Un es domāju, kā ar šiem cilvēkiem, kuri varbūt labi, jā, neķītrība, netiklība, tur zaimi, lamāšanās, viss šīs netiklās, nejaukās runas. Tas ir viens, bet kā ir ar tiem, kas burtiski zaimo, nicina mūsu Dievu, mūsu radītāju? Ne tikai ar saviem darbiem, bet pat ar saviem vārdiem, kuri saka lietas, kuri lieto šīs formas, nicinot, zaimojot to kungu. Vai arī tās ir lietas, kurās mēs varam tā vienkārši pievērt aci un pateikt, nu man patīk tas saturs, man patīk, ko es dzirdu, un šitienes pievērš acis, šito es neklausīšos, bet tālāk es gribu klausīties. Un mēs turpinām atbalstīt tādus cilvēkus, mēs turpinām skatīties tādu saturu, kuros ir tik daudz grēcīguma, tik daudz ļaunuma, tik daudz šīs miesīguma, tik daudz nelietības un tik daudz zaimu, ne? Ka kāds nicina, zaimo to, kurš tevi ir mīlējis, to, kas ir tavs kungs, tas, kurš ir visu svētais Dievs, visu radītājs, visu valdītājs, un ir cilvēki, kur atļaus viņu nicināt, un mēs mierīgi skatāmies un atbalstam tādu saturu. Nu, tam tā nevajadzētu būt, tāpēc domājot par to un redzot to, cik zemu ir kritus mūsu sabiedrība, raudāsim par tiem kristiešiem, kur arī tikpat zemu krituši un atgriezīsimies no grēkiem.
lūksim, lai tas kungs mūs šķīst un piedod mūsu tīri, mūsu tirdzniecību, tīri mūsu domāšanu, atjauno mūsu prātā, lai mēs atstātu pasaulīgumu, lai mēs atstātu šos grēcīgos ceļus un pievērstos patiesībai, kas ir Jēzu Kristu, un lai mēs godātu Dievu un negribētu neko kopīgu ar visu šo netīrīgo pasauli, ar neķītrību, netiklību, visa veida kārībām un arī ar Dieva zaimošanu. Tāpēc, jā, padomājiet par to, esiet svētīti.